9:17 minūtes. Labrīt, radio tev klausītāji. Mēs jau kurinājām, stāstījām, ja, ka nāks ciemiņi. Tā ir atnākuši. Ja? Sveicinām šajā rītā radio tev studijā. The Sound Boys! Labrīt! Tāda pauze. Jā. Klau, pirms mēs varbūt ķeramies klāt visām mūzikas lietām, ko mēs parasti gribam dzirdēt, ja, un arī klausītāji grib dzirdēt, kad nāk mūziķi. Mēs gribam izaicināt jūs pašus uz mūzikas vienu aktivitāti. Kā jūs vispār jūtaties mūzikas minēšanā? Ļoti labi. Mēs, Pagājušais, man liekas, gadījumā nākamā intervija arī jāskrien. Es teiktu, ka tas ir izaicinājums vienmēr, un tas vienmēr paliek atmiņās, cik slikti varbūt mums izdosies uzvarēt šodien, jā. Es domāju, ka Jānis izdosies uzvarēt šodien. Es tagad meklēju, vai jūs esat iepriekšo spēlējis. Diezgan labi gāja mums. Jums 8 punkti bija. Tas ir ļoti daudz, vai tas ir ļoti maz? Tas nesot slikti. Tas nav slikti, bet jūs tūlīt dabūsiet vairāk, un tad jūs pakāpsieties rangā uz augstāku vietu. Tad ir tas stāsts, ka jānāk vēl biežāk, un tad krājās. Ja? Kurā vietā mēs tagad esam? Tagad es jūs izņēmu ārā jau no tās vietas, kur jūs bijāt. Tā jau ir pagātne. Tā ir pagātne. Par to nedomājiet, kur jūs bijāt. Tā, ok, tad minūte būs jūsu rīcībā. Jūs varat saukt. Kas ir jāsaka? Jā, gan izpildītāju, gan dziesmas nosaukumu var saukt. Jā, abi divi varianti. Okay. Dziesmas vārdus var vienkārši bet. Nē. Tikai bet. Ja vien dziesmai nav tāds nosaukums bet. Tā var gadīties. Bet visādi citādi mēģinam atminēt vai nu mākslinieku vai dziesmas nosaukumu. Ja? Minūte jums ir, ja? Un ja nezinām, uzreiz sakam labāk tālāk, tad sanāks vairāk vienkārši atminēt. 3, 2, 1, aiziet. Prātā. Jā. Tumsars. Jā. Adelē. Jā. Coldplay. Jā. Daido. Tālāk. Jā. Linga. Nav tas tur? Ārzemju kaut kāds. Nē, šis te tālāk. Tālāk. Nē, tālāk. Instrumenti. Jā. Šis te Kapol, kā viņi tas ir? Ir pareizais. Luis Kapol. Jā. Cicēns. Jā. Šis te Justs. Jā. Otra puse. Jā. Noslēdz rozes. Jā, Guns N' Roses. Baigi labi. Tā kas palika? Paskaitīt, jā. Jūs tad šodien uzminējāt 13 skaņdarbus. 13. Jā. Bijām trenējušies, laikam. Ja mēs skaitam kopā, Tad jums tāpat tas ir 350. 21 punkts, un jūs aiziet garām atvarējiem busulim, Krisam Noāda Gambu jūs tur atstājiet putekļos, ja? Jūs labi, ļoti labi. Mēs vakar bijām trenižera zālē. Grupā ir spēks, teiksim. Būs kaut kāda balvu pasniegšanas ceremonija arī kaut kāda. Es domāju, ka mums ir tāds plāns, ka mums raudoša industrija pārstāv Raud fonā klusi. Ka būs viss un notiks. Ļoti labi, maleši, esat kārtīgi strādājuši, un ne tikai strādājuši mūzikas minēšanā, bet arī, lai radītu mūziku, un tāpēc esat šodien arī atnākuši pie mums, un tūlīt arī paklausīsimies. Jā, pastāstiet mazliet vairāk par to skaņdarbu, kas šodien mums jāatskaņo. Mēs veicām sabiedrisko pētījumu, ko cilvēki grib dzirdēt, kas ir jaunā mīļākā dziesma. Izrādās, ka mēs esam uzrakstījuši viņu jauno mīļāko dziesmu. Tu mani uguns dedz. Mēs izmantojam tikai pareizos akordus, pareizos vārdus, hitu akordi, hitu vārdi. Ir iesaistīts sabiedriskais transports, Jā. Ārzemju producents. Rudenī tā vēlme sasildīties visiem. Bet, ja nopietni, mēs rakstām jaunu albumu. Jā. Un šīs ir otrais singls no mūsu topošā albuma, kur mēs tūlīt nākamā mēnesī brauksim rakstīt uz Igauniju. Uz Tallinu kopā ar producentu Erki Pārnāju no Igaunijas. Kāpēc Igaunija tieši arī? Viņa lēnāk strādā, un līdz ar to mēs spējam izdomāt dziesmas, paspēt. Jums tas straujais nepatīk, jā? Bet vai jūs nezināt, ka Igaunijā viss ir labāk? Aha, jā, tā mēdz teikt. Bet to mēs pārbaudīsim. Atkal, ja nopietni vienkārši tā liktenes ceļa neizdibinām un kaut kā gribējās kaut kādu varbūt svaigu skatu no malas pēc 4 studijas albumiem un
kaut ko citādāk izdarīt. Vienkārši citreiz dzīvē gribās izkāpt nevis ar kreiso kāju no gultas, bet ar labo. Un, galvenais bonus ir tāds, ka Erkī nesaprot latvisku. Viņš vienkārši viņam vispār nav nejausmas, par ko mēs dziedam. Tas ir baigi labi. Un mēs neiestrēgsim šajā procesa posmā. Jā, Tas ir baigi labi. Vai kādam no jums ir bijusi pieredze ārzemēs rakstīt kaut ko? Būt kādās nometnēs vai kā citādi? Kaut kāda jau ir. Nu, šāda tāda ir, jā. Mēs kādreiz spēlēju grupā Mofo. Mēs Zviedrijā mežu vidū rakstījām 11 dziesmas. Tad ir ar ko salīdzināt. Nav grūtāk uzreiz, kad ir ar ko salīdzināt. Neprasās tā. Koki tie paši. Riedegli. Jā. Tas ir vismaz galvenais. Bet tagad vienkārši studijā. Nebūs mežā vai kaut kur. Nē, tā īstenībā tā ir interesants stāsts. Ja es pareizi sapratu, tad tā ir vecā Tallinas sērkociņu fabrika, kuras telpās ir iekārtot šī studija. Un, teiksim, ja vajag ļoti garas ambiences skaņas, vienkārši tiek iznes fabrikas koridorā vecajā mikrofons, un tad ir katrā ziņā pamainīt wallpaper telefonu. Tad mūsu ierakstam pamainīt vienkārši fonu un būt citur un ar citām sajūtām. Tas stāsts ir, ka jaunas vietas un vide cilvēki iedvesmo darīt pat ierastās lietas citādāk, un tas droši vien tas, ko mēs arī meklējam, jo mēs negribam pazaudēt savu skaņojumu, savu to, kas mēs esam dzejnieki, bet kaut kādu svaigu elpu, un tāpēc ir Igaunija un Erkī. Nu, klausamies, ko esat sarūpējuši tagad. Jauno mīļāko latviešu cilvēku un visas pasaules dziesmu. Ja par sērkociņiem runājam, tad The Soundpoets, Tu manī ugunis dec. Nu, skaisti. Es vispār pat nešaubījos, ka būs tik skaisti. Ja, nu, jūs iekurinājāt tiešām. Tad, kad tu teici par to, ka teicāt, ka būs tā mīļākā latviešu dziesma, kā pirmajā brīdī tāds, labi, drosmīgi jau tā uzreiz uzlikt tādu zīmogu, bet jūs jau zināt, ko jūs darat, tad jau ir jau skaidrs, jā. Ne, mums vispār latviešiem pēdējos gados tā dzelzceļa vilciena tēma ļoti mīļi ir, un tāpēc vienkārši par to arī runājam. Jā, lec ir uz tā viļņa, un jāķer ciet. Un kur te braucat pa tām sliedēm? Uz kurien dodamies? Uz 7. novembra koncertu zālē Palladium. Jo mums ir tāds albums Pulsē. Tas ir ļoti garš stāsts 10 gadu garumā. Jā, tad ir pagājuši 10 gadi, kopš mēs spēlējām Palladiumā un prezentējām savu otro studijas albumu. Kā sajūtas mainījušās par šiem 10 gadiem? Gatavojoties arī tieši koncertam. Pirms 10 gadiem kā bija un kā ir tagad? Tā kā būsim uz skatuves, tad jau varēs pateikt. Jā, šobrīd ir tāda pati gatavošanās. Viena lieta ir tā, ka mums atkal ir jāmācās dziesmas no jaunas. Daļa noteikti, jā, tās, kas ir ļoti maz spēlētas, jo mēs... Bet man jau nav bail mīlēt arī tās dziesmas, kas nav spēlētas vienkārši gadiem ilgi. Malacis to esi. Ļoti labi. Iesprot frāzi. Noticis. Super. Mēs te atskaņojām vienkārši ding, 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 lai klausītāji uzreiz saprot un nos. Viņi jau ir pieraduši, ka mēs te izaicinām mūziķus, kas nāk ciemos pie mums. Maliči, šitas bija oriģināli. Jā, tas bija baigi labi. Jo arī tās vecās dziesmas ir, liela daļa īstenībā no albuma mēs spēlējam tādā ikdienas repertuārā, bet ir pāris dziesmas, kas ir albuma prezentācijas koncertā nospēlētas un viss. Un mēs gribējām šo koncertu padarīt tieši īpaši ar to, ka mēs nespēlēsim tādu dziesmu. Nē. Pēter, man liekas, ka mēs starnājam, ka mēs tieši visas spēlēsim. Visas, kas ir albumā. Un īstenībā, lai mēs atsēdzinātu atmiņu, kā bija, mēs ierakstījām vinilu platu un klausamies mājās dubultplatu tagad ar šīm dziesmām. Un tad koncertā varēs pirmo reizi arī apmeklētāji tikt pie šīs skaistām, es teiktu, mākslas darba, jo Īvs Zene ar Māru Ločmelu kopā toreiz radīja ļoti, ļoti skaistu dizainu. Un tagad viņš ir tādā gleznas izmērā jau. 10 gadi kopš iepriekšējā Palladiuma, bet cik vispār kopā grupā jums kā ir, cik jūs jau esat uz skatuves? Mūsu finansists Normūs, lai saskaita. Cik tad jums sanāk tie gadi? Vai jūs jau vairs esat tik tālu, ka neskaitat? Pirmais mums bija 11. gada decembrī, laikam, tad diezgan daudz. Ko jūs darat? Diezgan daudz gadu pieņemat. Drīz būs 14. Ko jūs darat, lai šo 14 gadu laikā jums gribētos atkal un atkal veidot šos koncertus, atkal un atkal satikties savā starpā un nesakasīties? Neizdodam katru gadu albumu. Tas ir viens no uzdevumiem. Un tad es ik pa laikam mainu frizūras, tas ataudzēja garos mats, lai es viņiem pieriebjos riktīgi ar gariem matiem, tas nogriež mats, wow, Jāni, beidzot pēc cilvēks, tas beidzot mūsu solis grupa atgriezies. Pēc cilvēka. Mēs te diezgan daudz visu laiku par pārmaiņām runājam. Pasakiet, kā ir mainījušies klausītāji, piemēram, šo 10 gadu laikā? Kā jūs skatāties uz klausītājiem? Kā jūs viņus redzat šobrīd un redzējāt pirms tam iespējams? Vai mēs esam atvērtāki vai turpretī atkal vēl kultrāki palikuši?
vairs nestāvam kājās, bet gribam sēdēt un klausīties koncertus? Es personīgi labāk sāku saskatīt pēdējos gados klausītājus, jo es varu atzīties, pirmajos grupas pasaules gados man bija diezgan bail tā kā skatīties acīs un kaut ko pēdējos gados. Bet tev nav bail mīlēt. Jā, bet man nav bail mīlēt un arī klausītājs, kuriem man pat ir bail skatīties acīs. Un, līdz ar to, jā, un es ar katru gadu vairāk novērtēju to dzīvo koncertu burvību un kontaktu, kad mēs satiekamies klausītājiem. Tā kā viņi mainījušies, ir grūti pateikt, jo, zin kā sajūtā patās mūsu skatos vienmēr sasodīt labi, mēs tādi jūtamies mīlēti, un tas ir tas, ko mēs ļoti novērtējam, kāpēc mums ir prieks sakal vienmēr tikties ar klausītājiem. Zinu, ko es vienreiz biju dzirdējis par to bailu skatīšanos virsū, un vispār nesot auditorijas priekšā. Tā kā tev ir jāiedomājas, ka visi ir kaili, un tā ir taisnība? Tā ir Jāņa ikdiena. Jā, tā man ikdiena. Tas strādā, jā. Tas ir kailo cilvēku fantāzijas pavēlnieks. Jūs negribat zināt, ko viņš šobrīd domā. Tagad visi, kas būs koncertā, domājiet paši tālāk. Bet forši draugi, ka jūs atnācāt, lai tiešām jums neaizmirstams ir šis koncerts, kas tuvojas, un jau nākamie ir tikai prātā vēl, jā, un vēl viss notiek. Un labākais albums, lai top. Paldies. Paldies. Laidīsim lai top. Paldies. Tālāk. Paldies. Soundpoets šodien pie mums ciemos. Čau.